Esam Baldonas ledus trasē, kur mēģinājām šodien pirmos drifta elementus un izmantojām reāli sacīkšu tehniku. Izvilkām ārā zaļo raķeti un arī melno M3 un uz zāģiem reāli noķērām kaifu un adrenalīnu. Tā kā mēģinam iesildīties lielajam pasākumam, kas jau drīzumā mūs sagaida, šo svētdienu 1. februārī šeit Baldonas ledus trasē Stūros. Pirmais Latvijas ziemas drifts, tā kā visus aicinu uz dalību. Tie, kas ir apņēmušies un grib pamēģināt, es domāju, noteikti būs jautri. Vietu skaits ir ierobežots, mēs nevarēsim ņemt ļoti daudz mašīnas, tā kā gribam uztaisīt foršu kompaktu pasākumu. Tā kā tie, kas pirmie pieteiksies, tie noteikti arī tiks pie starta. Nedaudz par noteikumiem, kas tad mūs visus sagaida. Dalība ziemas driftā ar aizmugures piedziņas automašīnām. Atļautās riepas ir rūpnieciski ražotās riepas. Tātad parastā ielas riepa, ko jūs varat nopirkt veikalā, noteikti mašīnas ar kaut kādām nišpām vai kaut kādiem zāģiem netiks pielaistas pie starta. Tā kā parastā ražotā riepa, tiem, kuriem nav radas, bet ir gatavi cīnīties uz ledus ar kaut kādām super mīkstajām bezraža riepām, arī droši laipni aicināt. Tā kā, es domāju, varēs arī cīnīties, jo mūs sagaida ne tikai tīrs ledus, bet arī sniedziņš, kā redzēt, trasē uz malām ir sniedziņš. Informāciju par pasākumu meklējiet mājaslapā gymkhana.lv. Variet izmantot arī manu sociālo tīklu Facebook, Gvido Elksnis. Tur jūs droši varēsiet uzzināt visu nepieciešamo informāciju, atrast pasākumu karti. Un droši pirms pasākuma reģistrējieties gan mājaslapā, gan arī droši varat pieteikties Facebookā, rakstot vēstuli ar automobīlu, vārdu, uzvārdu un riepām, kāds ir aprīkots jūsu automobīls. Un jau no 8:30 šeit ir 1. februārī reģistrācija, kur visi laipni aicināti. Tātad no 8:30 jau ir reģistrācija, kas ilgs tikai 1 stundu. Tie, kas pirmie atbrauks, tie arī tiks pie starta.